Labdien! Mani sauc Mārtiņš. Esmu Mazda servisa pieņēmējs. Gribu jums pastāstīt un parādīt to, ko ikdienā klienti neredz. Kas tad īsti notiek ar jūsu automašīnu Mazda oficiālā pārstāvja servisā? Neatkarīgi no tā, vai esat pie mums atbraukuši nomainīt bremžu klučus vai uzpildīt kondicionieru savai automašīnai. Papildus, bez maksas, veiksim tai vizuālo pārbaudi. Vizuālās pārbaudas laikā mēs jūsu automašīnu pārbaudīsim 42 punktus. Piemēram, pārbaudīsim ārējo apgaismojumu, veiksim ritošās daļas pārbaudi, bremžu un amortizatoru pārbaudi uz stenda, riepas spiedienu un protektoru dziļumu mērījums, kā arī eļas un dzēsēšanas šķidruma līmeņa pārbaudi dzinējā. Pierasta lieta, ka esat aizmirsuši pārbaudīt aptieciņas un ugunsdzēšamā aparāta derīguma termiņu. Mēs izdarīsim arī to, jo mums rūp jūsu Mazda. Kad saņemsiet savu automašīnu no servisa, mēs jums pastāstīsim, kas jūsu auto ir labā stāvoklī, bet kas būtu jānomaina tuvākajā laikā. Uzticiet savu auto Mazda ekspertiem.